un kungi. Man ir patiesas prieks sveikt jūs visus Rīgā ASEM transporta ministru samitā, kas tik kuplā skaitā pulcējas Āzijas un Eiropas transporta nozares, politiskos, biznesa un starptautisko organizāciju līderus. Efektīga un multimodāla savienojumība ir viens no Eiropas un Āzijas sadarbības tālākas padziļināšanas priekšnoteikumiem. Eiropas un Āzijas valstu vadītāji to akceptēja pagājušā gada nogalē Milānā notikušajā ASEM galotņu samitā, aicinot veidot integrētu, ilgspējīgu, drošu, efektīvu un ērtu multimodālu transporta sistēmu starp Eiropu un Āziju. Latvijai, kā valstī ar augstu attīstību transporta un loģistikas nozari, ir bagātas tradīcijas Eiropas un Āzijas pārvadājumu organizēšanā. Tā skaitā attīstot dzelzceļa konteineru pārvadājumus starp Baltijas valstīm un Centrālā Āziju, kā arī strādājot pie Ķīnas Eiropas sauszemes koridoru atzara izveidas Ziemeļa Eiropas kravu plūsmu apkalpošanai. Līdz ar to Latvija ir izvēlējusies izmantot savu vēsturisko pirmo Eiropas Savienības prezidentūru, lai īpaši akcentētu Eirāzijas transporta savienojumu nozīmi un rosinātu visaptverošu diskusiju par iespējām attīstīt jaunus, integrētus kravu iegādes maršrutus Eiropas un Āzijas tirsniecības apjomu straujā pieauguma apstākļos. Tradicionāli kravu plūsmas starp Eiropu un Āziju pamatā balstījušās uz jūras savienojumiem. Tomēr tirsniecības apjomu pieaugums starp Eiropu un Āziju, kā arī ražošanas un nojotu tirgu globalizācijas tendences rada pieprasījumu pēc jauniem, inovatīviem risinājumiem. Šeit īpašu lomu ieņem strauji augošie sauszemes pārvadājumu koridori, jeb jaunais Zīda ceļš, kura ietvaros kontinentālie dzelzceļa savienojumi kalpo kā mugurkauls integrētiem un multimodāliem kravu loģistikas risinājumiem, aptverot visu Eirāzijas kontinentu. Vēlos uzsvērt, ka šajā samitā ASEM transporta ministriem būs iespēja diskutēt par Eirāzijas savienojumību kopā ar pasaules vadošiem transporta un loģistikas uzņēmumiem, kā arī starptautiskajām organizācijām un zinātnes aprindām. Līdz ar to šī ir rēta iespēja spriest par šo nozīmīgo tematu, klātesot visiem iesaistītajiem spēlētājiem. Risinot jautājumu par transporta savienojumību, attīstību Eirāzijas kontinentā ļoti svarīgs ir tieši uzņēmēju intereses, kas izmanto un rada pieprasījumu pēc jauniem loģistikas risinājumiem. Tādēļ esmu īpaši gandarīts, ka mūsu diskusijā piedalās pasaules vadošie ražotāji un tirsniecības uzņēmumi, kas dalīsies savā pieredzē, kā arī skaidros, ko tie sagaida no transporta un loģistikas nozares. Ceru, ka šis samits ne tikai sniegs ieguldījumu formālās dienas kārtības jautājumu risināšanā, bet arī daudz politiķiem, uzņēmējiem un starptautisko institūciju pārstāvjiem neformālā gaisotnē satikt jaunas sadarbības partnerus un pārunāt jaunas transporta un loģistikas biznesa attīstības iespējas starp Eiropu un Āziju. Vēlu jums visiem produktīvas sarunas un lieliskus iespaidas Rīgā. Paldies par uzmanību!